Klientu apkalpošanas centrs Tukuma novada domē darbojas jau kopš 2010. gada, bet jau šopavasar tas kļūst par vienoto klientu apkalpošanas centru ar krietni plašāku piedāvāto pakalpojumu klāstu. Atšķirībā no citām pašvaldībām pēc tā izveidas gan krietni paplašināsies arī centra telpas. Tur tiek pieņemti, kā jūs minējāt, iesniegumi. Iesniegums apstrādā daļēji, nosūtot uz valsts institūcijām, un valsts institūcija gatavo atbildi. Mūsu koncepcijā ir mazliet savādāk. Mums klients varēs saņemt šo pakalpojumu uz vietas. Tas nozīmē, ka centrā atradīsies pārstāvi gandrīz no visām valsts institūcijām un tikšot izveidots arī 2 sarunu istabas. Apmeklētājiem pie būvvaldes speciālistiem gan turpmāk nāksies kāpt uz 3. stāvu, bet izglītības pārvaldē domas ēka būs jāpamet. Līgums par telpu nomu, kas kopā ar komunālajiem pakalpojumiem gadā izmaksās 32 277 eiro, jeb gandrīz 9 eiro kvadrātmetrā bez pievienotās vērtības nodokļa, uz 12 gadiem noslēgts ar Sijā Ronis, no kura pašvaldība jau īrē telpas bibliotekas vajadzībām. Domē atzīst, ka tas ir dārgāk nekā vidējā telpu nomas cena Tukumā, tomēr uzskata, ka darījums ir veiksmīgs. Mēs zinām, cik mums maksā izglītības pārvaldes telpu, jauno telpu uzturēšana, un šo maksu mēs iekasējam no valsts institūcijām, kas nāks pie mums. Mēs faktiski izējam ar šo projektu no pašvaldības neieguldot ne santīmu. Par telpām vienotā klientu apkalpošanas centra vajadzībām Tukuma novada doma iekasēs 15,62 eiro par kvadrātmetru, jeb gandrīz 27 000 eiro gadā ar pievienotās vērtības nodokli.